Daugavpils medicīnas koledža 70 gadu jubilejas svinību ietvaros 21. aprīlī rīkoja starptautisku zinātniski pētniecisko konferenci Veselības aprūpe un sociāla labklājība vakar, šodien, rīt. Konferencē piedalījās profesori, mediķi un sociālie darbinieki no Latvijas, Grūzijas, Vācijas, Baltkrievijas, Turcijas un Lietuvas. Bet pēc konferences 16:30 tika atklāta Daugavpils medicīnas koledžas vēsturiskā ekspozīcija. Šī ideja radās man laikam jau tad, kad es 9 gadus atpakaļ atnācu strādāt uz šo koledžu. Jo iepazīstoties ar mūsu materiālu tehnisko bāzi, es bez šaubām apskatīju arī, kas ir pagrabstāvā. Un pagrabstāvā es ieraudzīju daudz interesantu vēsturisku eksponātu, un tad man ienāca doma, ka gan jau kādreiz, kad būs brīvs brītiņš, gan mēs šos visus eksponātus apkoposim, notrausīsim no tiem putekļus un arī parādīsim to gan mūsu studentiem, gan arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Bet, kā atzīst Līvija Jankovska, darba vienmēr bijis pilnas rokas, gadi skrēja un parasti vēsturiskās ekspozīcijas izveidēja neatlika laika. Reizi gadā, kad tika veikta materiālo vērtību inventarizācija, viņa atkal ar skumjām noskatījās uz šiem eksponātiem. Plānojot Daugavpils medicīnas koledžas jubilejas svinību pasākumus, tika nolemts beidzot īstenot šo ideju. Vēsturiskā ekspozīcija būs interesanta ne tikai medicīnas studentiem un pilsētas skolēniem, kuri nāks uz proforientācijas pasākumiem, bet arī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, it īpaši profesionāļiem. Šeit ir daudz vecu, pazīstamu lietu, kuras jūs varbūt redzējāt bērnībā. Vecākā paudze ar to ir saskārusies, kad apmeklēja ārstus. Un, laikam šīs lietas mums atgādina par to, ka dzīve tik strauji iet uz priekšu, un arī par to, ka tehnoloģijas ļoti strauji iet uz priekšu. Jo, ja jūs pavērsieties uz šiem eksponātiem, tad jūs varēsiet laikam saprast, ka mums negāja pārāk viegli, lai mēs atrastu tik daudzas senas un šobrīd jau lietas un dažādas iekārtas, kuras vairs netiek izmantotas. Medicīna strauji attīstās. Pateicoties daudziem Eiropas Savienības projektiem, slimnīcās tiek nomainīts aprīkojums, bet vecais tiek utilizēts vai nolikts pagrabos. Tomēr ekspozīcijas izveidēji sameklēt dažus eksponātus nācās ļoti grūti, kā piemēram vecā slimnieka gulta un mazā bērnu gultiņa ar tā laika gultu palagiem un pārklājiem bija pēdējie eksemplāri mūsu pilsētā. Vēsturiskās ekspozīcijas izveidē piedalījās daudzas organizācijas un cilvēki. Darbinieki un koledžas partneri, slimnīcas vadība, tie visi ziedoja daudzas pirmskara un pēckara perioda fotogrāfijas no savām privātkolekcijām. Viens no ziedotājiem ir Rīgas Paula Stradiņa universitātes asociētais profesors Staņislavs Jankovskis, kurš sniedza būtisku ieguldījumu jauna muzeja izveidē. Es, piemēram, uzdāvināju muzejam šo te sava skolotāja tintnīcu, jeb kā viņu sauc šodien, es nemaz nezinu, kāda nosaukums pareizi. Vajag tikai tinti ieliet tur un pildspalvu paņemt, tur rakstīt pa vecam. Viņš bija dramatiskā pulciņa dalībnieks, kad viņš students bija, ja? Un to es mantoju no viņa, no sava skolotāja. Ja, tas ir dāvanas viss. Ja, šī arī, redziet, dāvana. Jā, es mantoju no viņa, no mana skolotāja. Ja? Tāpēc labāk atdod muzejam. Jums nebija žēl? Nē, nekādā ziņā. Tieši muzejā cilvēki varēs apskatīt. Ja, ko tad es pats sēdēšu uz šīm mantām, ja? Nē, es atdodu muzejām. Vēl ir grāmatas daudzas, kas sakrātas mūža garumā, kā saka, un iepriekšējā paudze arī, kas sakrājuši tās grāmatas, ir šeit nonākušas. Tad ir mani eksperimenta piedarumi kādreizēji sen, piemēram, uz loga jūs varat redzēt tur dēlīti, uz kura preparē vardīti, ja? Uz tā var preparēt vardīti, ja? Tā agrāk tādas eksperimentus veica, ja? Un tagad ir, protams, darbs ar dzīvnieku, bet šodien ir sarežģītas iekārtas, kas maksā varbūt 100 000 eiro, ja? Muzejs veiksmīgi ir uzsācis savu darbību. Vēsturiskā ekspozīcija pastāvīgi tiks papildināta. Jau ir sarūpēti daudzi jauni eksponāti, ko pievienot esošajai ekspozīcijai.